Čau, te Matīs, fitnes un veselīgas dzīvesveida treneris. Šodien atrodos Taizemē, Samujīs salā, slimnīcā. Kāpēc es šeit atrodos un kā tas ir saistīts ar fitnesu, tu uzzināsi noskatoties šo video līdz galam. Fitnesa lapa. Pirmkārt, ar mani viss ir kārtībā, un šis stāsts nav par mani, bet par manu draugu. Lieta ir tāda, mēs bijām iznomājuši motorollerus, un draugs devās pavizināties. Un neveikli kaut kā sanāca tā, ka apgriežoties, viņš acīm redzot nospied laikam priekšējās bremzes un nokrita uz pleca. Un pēc rentgena spriežot izskatās, ka viņš ir salauzis atslēgas kaulu, kaut kādi 2 kauli ir lausti. Video, kuru tu tikko noskatījies, es parādīju tev, lai uzskatāmāk parādītu, ka trenēšanās, fitnes un it īpaši spēka treniņi nav domāti tikai cilvēkiem, kuri vēlas izskatīties kā nākamie Arnoldi Švarcnegeri. Ja mans draugs būtu sagatavojis savu ķermeni jau iepriekš treniņos, mans draugs netrenējās. Tas iekavās. Tad domāju, ka šis mazais kritiens viņam būtu beidzies daudz veiksmīgāk, un viņš būtu ticis sveikā vien ar pāris nobrāzumiem. Spēka treniņi, protams, uzlabo muskultūru un tur muskuļus tonusā. Otrakārt, spēka treniņi uzlabo kaulu blīvumu. Treškārt, viņi stiprina locītavu un saišu sistēmu. Rezultātā tavs ķermenis turas kopā daudz labāk un ir mazāk iespējamība, kad kaut kādās neveiklās situācijās vai kaut kādos nelaimes gadījumos vai vienkārši veicot sadzīviskus darbus, teiksim, ceļot kartupeļu maisu vai nesot bērnu, tu satraumēsi savu ķermeni, sastieps kaut ko, salauzīs kaut ko. Vēl trenēšanās uzlabo tavu izturību, līdz ar to tu vari iet tālāk, kāpt augstāk un nesajust tik lielu nogurumu, kas palīdz izbaudīt dzīvi vairāk. Tu vari doties apceļot, teiksim, Latviju, kāpt skatu toriņos, vari izbaudīt, vari skriet ar saviem bērniem un spēlēties, vai vienkārši satikties ar draugiem, pamētāt bumbu, kaut ko padarīt aktīvāku. Tas, ka tavs ķermenis ir gatavs fiziskai slodzei un fiziskajām aktivitātēm, dod brīvību dzīvē. Trenēšanās palīdz cīņā vai vismaz izvairīties ilgāk no kaut kādām briesmīgām slimībām, tanī skaitā arī no iedzimtām slimībām. Spēka treniņi veicina muskuļu masas pieaugumu, un līdz ar to, jo vairāk muskuļu masa, jo vairāk kilokalorijas tavs ķermenis ikdienā patērē vienkārši dīkstāvē. Teiksim, tu sēdi divānā un skaties televizoru, tad, ja tev ir lielāka muskuļu masa, tu patērē vairāk kilokalorijas, kas ilgtermiņā palīdz atbrīvoties no liekā svara vieglāk. Kā jebkurš treniņš, viņš uzlādē ar endorfīniem, liek tev justies labāk, uzlabo tavu vienkārši pašsajūtu un tu ar smaidu ej pa dzīvi. Vēl, kamēr šis video nav beidzies, gribētu pateikt to, ka nav obligāti trenēties katru dienu. Optimāliem rezultātiem pietiek ar 2 vai 3 treniņiem nedēļā. Ja tu savus treniņus konstruē pareizi, protams. Jā, jo daudz valda uzskats, kad ir jātrenējās katru dienu, lai vispār būtu kaut kādā labā formā. Tas ir pilnīgs, es teicu muļķības, tas ir pilnīgs muļķības, tā nav patiesība. Ja tu tiešām šodien esi gatavs sākt trenēties un kļūt par super cilvēku jau rītdien un principā vienkārši ņemt savu nākotni savās rokās, tad tev ir visas iespējas. Klikšķini uz linku aprakstā un vai arī uz podziņas šī video beigās izmanto manu pārvērtību formulu, lai atbrīvotos no liekā svara un iemācītos uzturēt sevi lieliskā formā 365 dienas gadā. Bez drastiskām diētām un bez stundām gariem treniņiem.